Pēc šī video tu sapratīsi, vai tu esi nākamajā līmenī. Es agrāk biju naiva, un es domāju, ka ja es esmu vienreiz izcīnījis uzvaru, tad visticamāk otro reizi ar mani tas nenotiks. Es ar to saskāros smēķēšanas jautājumā, ēšanas ieradumu jautājumā, heita jautājumā. Un tieši pavisam nesen es uzdūros Jāņos uz vienu video TikTokā, kuru sieviete 3 minūšu garumā komentēja par mani, ko viņa domā. Un zini, es pieķēru sev pie domas, ka es pat nenoskatījos pirmās laikam 15 sekundes, cik man palika garlaicīgi, un es izslēdzu viņu ārā, un es vienkārši aizgāju cept gaļu un vispār pat aizmirsu. Savukārt, agrāk, kad es tikko sāku savu uzņēmējdarbību, es atceros, kā es sēdēju pie loga un nodomāju vienu domu. Kas varētu būt trakākais, kas ar mani varētu notikties, kas tiešām varētu mani nenormāli nonest emocionāli. Un tajā brīdī tas bija, ka es iedomājos, ja kāds sociālajā vietnē izteiktu komentāru par mani vai par manu apģērbu. Es atceros, ka pat man atnāca pirmā negatīvā atsauksme par to, ka džemperītis padušu vietā savēlās sievietei, un es, man liekas, paliku zili zaļa, un es nevarēju beigt par to domāt mēnesi. Man likās, ka viss mans biznes ir aizklapēts un viss vienkārši ir slikti. Un ja vēl sociālajā vietnē man pilnīgi bālais, es biju tas cilvēks, kuram likās, ka nekas trakāks dzīvē nevar notikties. Un te, ja tu iestīsi jebkur tagad manu vārdu uzvārdu, tu ieraudzīsi ļoti daudz, ne rakstiski, bet video formātā arī. Un es sapratu, ka kā tas tā, ka mans tieši neko nenozīmē. Un kā tas tā, kad tu pievari vienu komentāru vai pievari vienu sarunu, ka tas galīgi nenozīmē, ka tas ar tevi vairs nekad nenotiks. Bet ir kas svarīgāks. Svarīgāk ir izmainīt to domāšanu. Un tas ir tas, ko mēs daudzi negribam pieņemt, jeb nerodās tā uzticības sajūta par to, ka tas tiešām ir labākais lēmums. Un tas, ko es tev gribu tagad iedrošināt, tev saukšu piemērus, un tu sapratīsi, ka tu vari droši man uzticēties, jo es esmu izgājis tam cauri. Un, piemēram, agrāk es cīnījos no ēdienreizes uz ēdienreizi. Es tiešām gribēju gan uzturēt sevi labā formā, bet es arī gribēju ēst visādus drāņķus. Un aiz katra nākamā notikuma braucam ar ģimeni, braucam kaut kur ar vīru, atnākam uz darbu, mašīnā, viskaut kur bija kaut kādi sneki un ēdiens, kas, ja es viņu visur ēdīšu, es nebūšu tik labā formā, kā es gribētu. Un es sapratu, ka viens ir atturēties tagad no šīs vienas ēdienreizes un domāt, ka tu esi baigi uzvarējis šo situāciju, vai arī tomēr mainīt savu domāšanu vispār par to ēdienu, jo tas kārdinājums būs visur. Tas ir iemesls, kāpēc es izslēdzu kaut kādā veidā savā dzīvē attiecības uz tādām diētām, jo diētas tas ir kaut kas, kur tu vienkārši sevi ierobežo konkrētu periodu, un es agrāk dzīvoju no diētas uz diētu. Man likās, ka mana dzīve ir kļuvusi par vienu lielu diētu, un es sapratu, ka tas ir Tā ir noruna, ka tu kādu periodu sev liedz visu, ko tu gribi, un tev ir viena alga, un tu super labi turies, bet Elīna pēc tam tu noteikti varēsi. Un tad, kad tu varēsi, tad es vienmēr norāvos līdz tādam acitienam, ka ne pie kā labi es vienkārši neaizgāju. Un šo piemēru tev sauc, ka es negribēju domāt savu domāšanu un mainīt savu domāšanu un attiecības ar ēdienu. Man vieglāk bija tā kā periodiski turēties kaut kur, neieklausīties sevī, negribēt sevi kontrolēt vispār un mainīt to, kad ēdiens nav ienaidnieks. Doza ir tā, kas tevi nogalina un neļauj tev. Un es sapratu, jūs varat tievēt, jūs varat turēt sev formā, kā jūs gribat, bet man ir svarīgi ar sevi sarunāt. Elīna, tu skaties uz šo porciju, tev nav jāpēd viss. No sākuma paēd pamata maltīti, un tad tu drīksti mazu gabaliņu. Jo viss slēpjas galējībās. Un es atradu to īsto, kā saka, funktieri un atbildi savai figūrai, lai man nebūtu nekad dzīvē šīs diētas, jo tas mani vienkārši galināja nemitīgi emocionāli nost. Un arī tas, ka Elīna, tu nedrīksti, bet vienmēr to, ko man nedrīkstēja, man bija tā, ka es pēc tam līdz atsitienam varēju attēsties līdz vēmienam. Un es tā vairāk negribēju dzīvot, tāpēc es sapratu, šis nemainīsies, ja es neizmainīšu to savu pieeju. Un pēc jo tālāk es eju, jo vairāk par mani iet komentāri, jo vairāk par mani iet videoklipi,
kaut kāda cilvēku viedokļi, enerģijas apmaiņa. Un nekas nav izmainījies, ir kļuvis vēl tikai trakāk. Ēdiens mums ir vēl vairāk visur apkārt, vai ne? Bet tu vari izmainīt to savu attieksmi, kā tu uz viņu skaties. Un tas ir tas, kas nosaka, vai tu esi pakāpies level up, vai tomēr tu joprojām mīcies uz vieniem sūdiem. Man patīk tas, kā es raksturoju šo. Ar tevi notiek tieši tas, ko tu pieļauj. Un ja es pieļauju pēc viena video klipa noskatīšanās nedēļu par to domāt un pārdzīvot, tad tas ir tas, kurus esmu pazaudējis savu laiku. Ja es pieļauju mājās noēsties līdz 12 naktī visu, ko es redzu kā tāda, musaru kaste, tad tur būs arī rezultāts. Un tas, ko tu redzēsi, būs tas, ko tu pieļauj. Ja es nemitīgi esmu neizgulējusies, un man ir maisiņi zem acīm un es neesmu enerģijas pilna, tad šis rezultāts ir tas, ko es katru vakaru pieļauju. Es pieļauju aiziet ļoti vēl gulēt. Es atļauju sev šķirstīt to telefonu, līdz gaišs jau ārā parādās. Un zinies, tā viena frāze man tik ļoti lika aizdomāties, bet kāpēc tev šķiet, ka ar tevi tas nenotiks atkal? Man ļoti patīk teikt tās savas uzvaras. Tev arī noteikti ir dzīvē uzvaras. Tev ir uzvara uz kādu lietu. Noteikti ir. Kas agrāk bija tas, ar ko tu cīnījies, un tagad saproti, ka, hei, es varu arī bez tā. Ir kaut kāda lieta, kas ir uzlabojusies tavā dzīvē. Nu ir taču, vai ne? Man tā bija smēķēšana. Un es reāli saprotu, ir gads riņķī, mīļie. Bet regulāri man ienāk prātā doma. Vai uzsmēķē? Tagad tevi neviens neredzēs. Tas būs tikpat garšīgi, vaibīgi. Tas jau neko nenozīmēs, tu esi gadu noturēsies. Man ļoti patikās, kā man viena no draudzenēm teica, jā, es tā mierīgi uz to smēķēšanu skatos. Es gribu, es varu uzpīpēt, es gribu, es arī varu nepīpēt. Jo es viņai uzdevu jautājumu, vai viņa tā kā noturējās uz to nesmēķēšanu. Un es redzu acīs, ka viņi joprojām smēķē. Bet un tas nav par to, ka tas ir slikti, bet tas ir par to, ka tu tomēr esi šīs smēķēšanas pavadā. Jo jau, ja tu gribi, tu vari smēķēt, un ja tu gribi, tu vari nesmēķēt, tad būs reiz, ka tu piekritīsi un tu to darīsi, tas nozīmē, ka tu neesi joprojām to atmetusi. Un tas ir par tādu solījumu sev. Es, kad katru reizi iedomājos par to, man liekas, ka es esmu kaut kāda nerektīga, kad man gribās to. Es sevi vainoju par to, ka man ienāk prātā tādas domas. Es jūtos uzreiz vārga, domādama, kāpēc man to gribās, vai tad es to neesmu uzvarējusi? Vai tu esi kādreiz atcerēsies par kaut kādām savām iepriekšējām attiecībām un vainojies sevi par to, ka tev dzīvē tagad viss ir tik brīnišķīgi, bet tu atļāvies veldzēties kaut kādās atmiņās, kaut kādos mirkļos, kas tev ir bijuši. Bet tomēr bija labi, nē. Un tad centies sevi svītrot, un man arī bijušas ir tādas domas, un man tāds, wow, Evelīna, bet kurš tev ir solījis, ka tas nenotiks atkal, ka tu par to neiedomāsies? Ikviena šķietami tava uzvara ir ok, ja tu piedzīvo atkal un atkal par to domāšanu, ja? Jo viss jau sāks no galvas. Un ja tu tam pieļauj būt savā galvā, aizvien biežāk un biežāk un biežāk, esi piesardzīga, tas var aizvest tevi līdz rīcībai, kur tu noteikti ļoti nevēlies, jo tas radīs tās pašas sekas. Iedod vienu pirkstiņu, melns paņems visu roku. Zini, bet es vienmēr esmu par tādiem ilgtermiņa risinājumiem savā dzīvē. Un ir lietas, kuras apzinoties, kad es gribu konkrētu mērķi, piemēram, mans mērķis vienmēr pa dzīvi ir bijis atrast to ideālo formulu savai dzīvē tā, lai es vienmēr būtu formā. Man ir ļoti iedvesmo sievietes, arī mana mamma, kurai ir jau 55 gadi, viņa tik labā formā ir, un viņa nemirst sporta zālē stundām ilgi.
Un nav tā, ka viņai ir kaut kāds zaļais salātu šķīvis no rīta līdz vakaram. Bet man tas ļoti iedvesmo, un es arī saprotu, ka es gribu atrast to izcilo formulu jau tagad, nevis tad, kad sāksies jau kaut kāda menopauze vai liekie kilogrami, vai tu sāksi sevi ienīst, vai ne? Un ir lietas, kuras es vienkārši esmu iemācījusies izstrādāt. Tas nenozīmē, ka man nekad negribēsies vairāk paēst vai kā citādāk, bet, piemēram, viens no tādiem piemēriem, kad es ēdu, piemēram, sēdus. Es tiešām ļoti cenšos nesteidzīgi paēst, jo tad, kad es vienmēr steigšu uz kaut ko samatu iekšā, es varu apēst diezgan daudz liekas kalorijas, ka tu pat nepamani viņas. Un es pēdējā laikā cenšos sevi apsēdināt, un pat ja es daru kaut kādus darbus telefonā, tad es koncentrējos uz šo paēšanu, un man ir tāds galvā, zini, ček, tu esi paēdus, Elīna, tikko tev ir bijis maltīte. Tā, ka tev nav tā bijis, tev liekas, es jau neesmu pēdusi, es jau varu tur, es jau neesmu pēdusi. Saproti? Tu noteikti zini, par ko es runāju. Nākamais ir, es vienmēr cenšos parūpēties par savu zaļumu līdzņemšanā vienmēr, jo mašīnā vienmēr rokas sniegsies pēc kaut kā slikta, un tas ir vienkārši, ko esmu ieviesusi, jo es gribu ilgtermiņā justies formā. Un lai man nav šie attaisnojumi, kad man jau nebija nekā veselīga līdz. Tāpēc es par to parūpējos. Otrs dzert ļoti daudz ūdens. Arī šis ūdens. Bet es pēc tam arī reizēm piepildu pudelīti. Ar vienkāršu ūdeni cenšos tādas izdzert vismaz dienā. Cik man sanāk 6? Nākamais es cenšos sākt ar pareizām ēdienu reizēm, maltītēm. Un sākt vienmēr ar dārzeņiem. Jā, tas arī vēl viens tāds moments, ko esmu piestumjis savu vēderu pilnu. Tie ir tādi mazie knifiņi, mēs tagad nerunājam par veselīgu uzturu, es vienkārši pieminu tev tādus dzīves momentus, kas man palīdz uz kādu no dzīves risinājumiem paskatīties ilgtermiņā, jo nav liela māka izdarīt kaut ko quick, ātri, nepīpēt nedēļu, neēst cukuru mēnesi, vai ne, un pēc tam viss aiziet back, jā. Aiziet uz sporta zāli uz 3 nedēļām, pasportot 2 reizes, un tas arī viss, vai ne? Bet mēs visi gribam šo ilgtermiņa jautājumu. Un mans vēl viens lifehacks, ko es vienmēr daru pēc ēdiena, es vienmēr cenšos izkustēties. Tāpēc es tagad apsēžos, es jums norunāju, pēc tam es iešu kaut ko sākšu darīt, kustēties, un šī kustība visdienas garumā palīdz arī man savākt soļus. Tā kā visur, kur es varu, es eju un es kustos. Un tas, es zinu, man tā ir iegājies, ka tas man atnesīs labus augļus ilgtermiņā. Un šī ir mana atbilde tev, kā tu vari saprast, vai tev ir šis level up uz lietām, kas tev nepatīk. Un nekad nepārmet sev par to, ka tu esi kaut ko piedzīvojis atkal domādam, ka tā tu esi nerektīga. Jo es pēdējā laikā jūtu dažādu šādus uzbrukumus par to, ka man nav tik daudz ideju darbam, vai es nezinu, vai es esmu pietiekami tagad gana laba vispār saturam, varbūt es jau esmu sevi izsmēlusi, varbūt cilvēkiem nav interesanti, es gribu uztaisīt kādu pasākumu, un tad es sāku domāt, vai cilvēki atnāks, un iedomājies, tādam sviestam cauri ikdienā noteikti, tagad kolektīvā viss bija labi, atnāc ar pirmdienu, atkal nav labi, vai ne, kaut kas varbūt kādam ir iekodis, un tu vienkārši round and round, it kā dzīve iet uz priekšu un lietas ir jādara, bet tu atļauj domāt sev galvā šādas tā kā nevajadzīgas domas, kas tev neaizvedīs pie lielā rezultāta. Bet nemitīgi uzdot sev jautājumu, ko es varu darīt un atvieglot savu dzīvi, lai man ilgtermiņā būtu vieglāk. Un, piemēram, man viena no draudzenēm uzdeva arī vienu jautājumu, Klavelīna, kā tu kļuvi par brendu? Kā es varētu kļūt par brendu? Ko tu varētu ieteikt? Un, piemēram, ka tu esi personīgais brends vai zīmols. Un tad es uzdevu jautājumu, bet kas tavās acīs ir brends? Kāpēc tu vienu uztver par brendu un otru nē? Jo ļoti bieži tās atbildes ir mūsos pašos iekšā. Un mana atbilde bija tāda, kas ir tas, ko tu esi gatavs darīt par brīvu? Vienkārši tāpatās. Un
tai savai lietai atrast ilgtermiņu. Jo nav nozīme, vai tu esi atradusi sev, vai tu zini, ko tu gribi dzīvē darīt. Ja tu neesi gatava darīt to par brīvu un long time, un neesi atradusi pareizos zobratus, kā ar sevi dīlot, lai kontents ražotos katru dienu, lai podkāsti ražotos katru dienu, lai figūru uzturētu katru dienu, lai naudiņu gribētos pelnīt katru dienu. Un atcerēties, ka pat ja tu esi 8 gadus sociālajā vietnē filmējis video, es atkal atduros pret tajām reizēm, kad man negribās filmēt video. Un tādas dienas man ir. Un es sev nepārmetu un nepasaku, ka tā tad es esmu slikta satura veidotāja vai mana puķīte ir noplaukusi. Tas nozīmē, ka katru dienu tev būs jācīnās, un that's fine. Tas, ka tu esi gājis uz darbu 10 gadus pēc kārtas, nenozīmē, ka 12. gadā tas būs vieglāk. Kaut kādā ziņā, jā, jo tu būsi noteikti atradusi piegājienu, kā iemīlēt to, ko tu dari. Un man tas palīdz vismazākajās dzīves sīkumiņos. Kaut vai tas pats saturs, kā es dīloju ar sevi, lai man gribētos radīt šo saturu katru dienu. Mana viena no atslēgām ir tāda, ka es vienmēr cenšos radīt saturu uz inerci. Šis man ļoti labi strādā, varbūt kādam arī. Ļoti bieži mēs gribam atrast ideālo vietu, gaismu, situāciju, kad iefilmēt šo video un domājam, ka, tad, kad es tur visu saslēgšu, tad es iefilmēšu. To tu noteikti izdarīsi sarunājot ar sevi, ok. Bet es bieži vien, tikko man ir inerce, es ierakstu. Un man ir vienalga, ko es ar to video darīšu un ko es ar to gribēju pateikt. Bet es vienkārši uzfilmēju, jo es zinu, ka tās sajūtas, tā emocija, viņa pēc tam man var arī nebūt. Bet labāk es to izdaru tagad, nav nozīme, kāda ir vide, kāda ir situācija, bet es ķeru mirkli. Un tā ir tā mana patiesā Elīnas būtība, ko cilvēki nolasa arī sociālajos tīklos, jo viņi jūt, ka tur nav diršana. Bet es nekad negatavojos īpaši. Jā, ļoti bieži man ir jāsarunā ar sevi, tur tajā un tajā laikā es iešu filmēšu saturu, bet ar mani vislabāk strādā tas, ka es nerēķinu šo. Es vienkārši labāk vienmēr esmu pietiekami skaista, ka man pašai patīk. Vienmēr piedomājos, ko uzvilkt, lai apģērbs nav mans attaisnojums. Es vienmēr cenšos parūpēties par vidi un labu telefonu, ar ko es varu uzfilmēt. Un man ļoti bieži ir apkārt cilvēki, kas arī man var paņemt to telefonu un palīdzēt man uzfilmēt. Katrā ziņā, katru reizi, kad man ir bijis kaut kāds, kāpēc man to neizdarīt, es cenšos atrisināt to long time tā, ka tā nekad nevarētu būt mana atruna, kāpēc man to nevajadzētu darīt. Pat tajā brīdī, kad man likās, ak, Dievs, es nespēju tik daudz montēt, vai es tik daudz laika pavadu telefonā, lai samontētu un to visu saliktu, ok, es paņēmu darbinieku palīgā. Es paņēmu kolēģi palīgā, kas man to palīdz. Jo viss slēpjas par long time. Un ne visi ir gatavi ieguldīties long time, bet tikai uz mirkļiem. Bet uz mirkļiem tas nav tik interesanti. Un neviens, kā es biju teikusi to frāzi, neviens netiecās uz tādu īstermiņa vienreizējo dakšiņu. Visi grib normāli, kārtīgu zelta karoti. Tad kļūst to arī par savu zelta karoti. Un es tagad gribētu ar tevi kopā lūgt, jo šis ir tāds, jau kā mini tradīcija. Aiztaisiet acis, un es gribu pateikties kopā ar tevi, Dievam, par to, ka ir periodi, kad Dievs tev atgādina par lietām, kas ir bijis agrāk daļa no tevis. Un debes Tēvs, tev lūdzu, palīdz man saglabāt mieru katru reizi, kad man prātā ienāk domas, par kurām man nav jādomā, kad ienāk kāras, kas nav vairāk par mani. Palīdz man nekad nevainot sevi arī par to, ja tas tā atgadās. Un palīdz man tās domas nevirpināt savā galvā un neļaut viņām iesakņoties tik dziļi, ka tas kļūst par manu rīcību. Debes Tēvs, paldies par šo atklāsmi un sapratni, ka tiešām daudzas lietas dzīvē viņas var notikties atkārtot. Un neviens nav solījis, kad problēmas un nogurums un vēlme kaut ko nedarīt nebūs atkārtoti, bet palīdz man tam stāvēt pretī un apzināties, ka jau es māku ar šo situāciju dīlot krietni ātrāk, un tas jau ir mans ieguldījums, kas ir izmainījies pa visiem šiem gadiem. Paldies Tev, Dievs, ka Tu dod man drosmi stāvēt tam pretī un atpazīt šīs situācijas, kas nāk pār mani,
Paldies, ka tu esi man ļāvis ieraudzīt, cik īstenībā esmu spēcīga, cik daudz, kam es jau esmu izgājusi cauri. Un kad ir tik daudz situācijas, kuras vairāk man nespēja aizstiet, palīdz man kļūt vēl spēcīgākai un apzināties, Dievs, kad es visu varu tā spēkā, kas dara mani stipru. Āmen. Es tev esmu ļoti pateicīga, ka tu pieslēdzies un tiekamies jau nākamajā sērijā, kas būs jau rīt.